Pagājušo nedēļu Biķernieku kompulsajā sporta bāzē akcijas Pierādi sevi trasē, nevis uz ceļa ietvaros sākās autovadītāji, transporta līdzekļu vadītāji, kuri vēlas apgūt drošu braukšanu, izmēģināt sevi trasē, izjust mazliet adrenalīnu. Sākās šādi te braukšanas kursi. Vai gadījumā, Teterkungs, jūs atrašanās šeit šajā pasākumā nozīmē, ka kaut kas līdzīgs tiks iekļauts arī jauno transporta līdzekļu autovadītāju apmācībā? Jā, pirms ķerties pie trases izbraukšanas un rezultātu samazināšanas pa sekundes desmitdaļām ir jāiemācās elementārākais. Uzsākt braukšanu, nobremzēt, mainīt braukšanas virzienu, respektīvi apgūt to mācību kursu no paša sākuma, ar ko nodarbojas autoskolas. Ir dzirdēts, ka no 1. novembra autoskolu jauno autovadītāju mācību procesi, tīpaši braukšanas ziņā, laikam, skars šādas tādas izmaiņas. Jā, mainīsies gan teorētiskā apmācība, gan braukšanas apmācība. Sākot ar teorētisko apmācību, tad no 1. novembra tas galvenais jaunums ir tāds, ka tiek ieviesta modulārā apmācības sistēma. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka apmācības kurs ir sadalīts mazos gabaliņos pa 5 stundām, jeb moduļos. Kāda šī apmācības sistēmas galvenā priekšrocība? Tā ir tāda, ka gadījumā, ja apmācības laikā kādas nodarbības ir iznācis izlaist, vai no slimības dēļ, vai no darba dēļ, vai kaut kādi citi iemesli, tad šo apmācības moduli, kas ir izlaists, tad var tomēr nākt un noklausīties. Tas pat ir jādara kopā ar citu apmācības grupu. Iepriekšējā apmācības sistēma šādu variantu nepieļauj. Bija mācību programma no A līdz Z un nebija iekļaut kompensējošie mehānismi, kā lai apgūst šo izliesto mācību vielu. Attiecībā uz braukšanas apmācību pirmais ir tāds formālāks jaunums, ka B kategorijai tiek palielināts minimālais apmācības stundu skaits no 14 līdzšinējām līdz 20 apmācības stundām no 1. novembra. Tāpat arī tiek papildināts apmācības saturs. Un tā būtība ir sekojoša, ka vadītājiem tomēr autoskolā ir jācenšas apgūt un braukt visās tajos vidēs, visos tajos apstākļos, kuros viņam būs jābrauc jau patstāvīgi, kā pastāvīgam vadītājiem pēc vadītāja apliecības saņemšanas. Līdz ar to šī apmācības programmā ir jāiekļauj gan braukšana diennakts tumšajā laikā, gan arī iespēju robežās ir jāiekļauj braukšana slidenos ceļa apstākļos. Un braukšana plūsmā? Jā, protams, braukšanas plūsmā tas ir pats par sevi saprotams. Arī mēs eksāmenā lielu uzmanību pievēršam tieši šim apstāklim, lai vadītājs ir sagatavots pietiekošā līmenī, lai brauktu kopā ar pārējiem, lai tātad nekavētu un netraucētu pārējo transporta līdzekļu braukšanu. Vēl viena izmaiņa, kas tomēr ir diezgan būtiska, ka no 1. novembra visiem norēķiniem par apmācību jānotiek tikai un vienīgi caur autoskolu. Būtībā tas ir jautājums, par ko mēs esam līdz šim visvairāk gandrīz vai sūdzības saņēmuši no autoskolu audzēkņiem par to, ka daļa maksājuma notiek autoskolā, par braukšanas apmācību tiek maksāts braukšanas instruktoram, lielākoties tas notiek skaidrā naudā, netiek izsniegti pretī maksājuma apliecinoši dokumenti. Būtībā šeit var runāt par tādu kārtīgo pelēko, jeb bērnu ekonomiku no braukšanas instruktora puses. Un, lai šo situāciju ierobežotu un sakārtot šo jautājumu, līdz ar to tika pieņemts lēmums, un tas ir paredzēts arī valdības noteikumos, ka visiem šiem norēķiniem jānotiek tikai un vienīgi caur autoskolu. Arī tikai caur banku vai drīkst arī skaidri? Nē, protams, ka skaidrs naudas darījumi nekādā ziņā nav aizliegti. Tas ir jautājums par savstarpēju vienošanos starp autoskolu un apmācāmo, kādā veidā šie maksājumi tiks izdarīts vai nu ar rēķina palīdzību, vai caur internetbanku kaut kādā veidā apmaksas, vai arī daļa skaidrā naudā.